Labdien visiem! Sociāla ekonomika. Šis ir viens no uzdevumiem šī projekta ietvaros. Un šajā uzdevumā ir iesaistīti 3 partneri. Mums ir deleģēts būt par vadošo, bet pārējie partneri iesaistīti, tāpēc, ka šis uzdevums ļoti lielā mērā ir saistīts ar visiem pārējiem, un tur ir vajadzība sinerģija. Tā ir 1.3 apakšaktivitāte, un aktivitātes ietvaros, šis ir formāli pieteikumi, kas ir rakstīts, tad mums ir uzdevums veikt sociālo-ekonomisku novērtējumu. Tad nākamais ir prognozēt, kas notiek ar seg emisijām līdz 20. un 50. gadam, un tad ir piedāvāt risinājumus ietekmes novērtējumu kompensēšanai. Tīri tehniski mēs darbu organizēsim četrās uzdevuma grupās. Pirmais ir sociālo-ekonomiskā modeļa izstrāde Latvijas kūdras nozarei. Nākamais ir, un tur lielā mērā būs par ekonomiku un nodarbinātību tādām lietām, tad nākamais ir vides izmaksu novērtējums, kas pēc tam būs tā kā papildinājums sociālo-ekonomiskā rakstura modelim. Trešais uzdevums ir politikas simulācijas rekomendācijas, un tad ceturtais, kas no zinātniska viedokļa varbūt nebūtu kā uzdevums, bet tīri no projekta viedokļa tas ir svarīgs uzdevums, ir interesētu pušu iesaiste un rezultātu izplatīšana, to, ko mēs šeit izdarīsim secinās. Tad pirmais sociālo-ekonomiskais modelis. Tas būs pirmais izaicinājums izstrādāt kūdras nozares sociālo-ekonomisku modeli, un izaicinājums ir saistīts ar to, ka principā mums vajadzētu ciparos aprakstīt nozari, kur daļa no datiem konfidenciāla un daļa varbūt ar tiem datiem, kuriem varbūt negribēs īpaši dalīties, bet tāpat laikā mums vajadzētu to, kas reāli dzīvē notiek, arī ielikt modelī, lai mēs varētu skatīties un mēģināt veikt simulācijas, kas notiek, ja mēs kaut ko mainam, kādu no parametriem mainam. Mainas cenas vai vēl kaut kas. Un tas ir nepieciešams kūdras nozarei, bet kā arī kuru sociālo-ekonomisku modeli, mums arī ir svarīgi ne tikai to, kas notiek nozarei, bet arī konteksts. Jo, ja mēs kaut ko secinām, kas notiek nozarei, pirmais jautājums vienmēr ir, vai tas ir daudz, vai tas ir maz. Un, lai saprastu, vai tas ir daudz, vai tā ietekme ir būtiska vai nav būtiska, mums svarīgi saprast ir kontekstu, un konteksts šajā gadījumā ir kopēja ekonomika, bet it īpaši lauku teritorija un reģioni. Un līdz ar to tas ir saistīts ar to, ka mums detalizēti vajag izstrādāt kūdras nozares modeli, bet konceptuāli arī saprast, kas notiek ap šo nozari Latvijas ekonomikā. Un tad tam modelim ir jābūt nevis vienkārši, ka mēs parādām, kas notiek šobrīd, bet arī jābūt spējīgam ģenerēt laika rindu līdz 30-50 gadam, lai dažādiem pieņemumiem mēs varētu skatīties, kas notiek uz priekšu. Un tā būs svarīga daļa, jo, lai mēs varētu dinamiski skatīties gan, kas notiek, ja mēs neko nedaram, gan kas notiek, ja ir dažādi varianti, dažādas biznesa attīstības modeli, tad mums ir nepieciešams, lai tas modelis būtu nevis vienkārši bilde, bet kā video, kas notiek līdz 50 gadam. Tad mums ir, protams, tā modeli būs arī jūtīguma analīze, mēs varēsim spēlēties pie dažādām cenām, pie dažādām izmaksām, un tad es atklāju, ka pieteikumi arī ir rakstīts, ka tur vizualizācija saskarnē ir jābūt, kāds no partneriem ir ielicis pieteikumā, bet es piekrītu, visam ir jābūt smukam. Un tad pirmais ir sociālo-ekonomiskais, nākamais ir vides izmaksu novērtējums. Un ar vides izmaksām šajā gadījumā pamatā mēs saprotam seg emisijas, oglekļa uzkrājums, bet ja veidojas kaut kāda cita veida būtiski ietekme uz vidi, to mēs, protams, arī nevaram ignorēt, un to mums arī vajag piefiksēt un likt aprēķinos. Bet principā pamatdoma ir tāda, ka ekonomikā mēs varam skatīties, mēs varam nopelnīt vairāk, bet tad varētu būt kaut kāda veidoties negatīva ietekme uz vidi. Un tad mēs skatāmies vai otrādi, mēs minimizējam negatīvu ietekmi uz vidi, bet tad peļņa varētu samazināties, un tad šajā gadījumā mums ir jāskatās uz izdevumu un ieguvumiem, un cik tas ir proporcionāli, jo retos gadījumus ir tā, ka
no abiem skatu punktiem ir iegūms, ļoti bieži, ka ir jāskatās un jāmeklē līdzsvars. Un tad šajā gadījumā tie vides elementi būs ieintegrēti tajā socioekonomiskajā modelī, un tad mēs varēsim arī skatīties attiecībā uz dažādām alternatīvām, kā mums uzvedās, ko mēs iegūstam, gan arī gan ekonomiku, gan vides. Un tāpat laikā mums šajā gadījumā būs arī jāpiedāvā kaut kādi varianti, ko mēs varētu darīt un kā mēs varētu problēmas risināt, vai tie ir brīvprātīgi oglekļu un daudzveidības kredīti, vai arī, piemēram, ja tie ir kaut kādu sodi un sankcija, tad mēs skatīsimies un salīdzināsim, cik tas ir iegūms un cik tas varētu maksāt, tā skaita valstī, lai redzētu proporcijas, kāds ir labums un cik tas maksā. Trešais uzdevums - ekonomikas simulācijas un rekomendācijas. Un šeit šobrīd pa lielam tas mērķis ir paskatīties, kāda ir ietekme uz gāzu emisijām un uz ekonomiku, un tāpat laikā vērtēt, kādas ir alternatīvas, ko tas alternatīvas dod, bet mums nav ļoti precīzi definēts, kādas ir simulācijas un kādas politikas mēs vērtējam. Tās būs definētas projekta ietvaros, tā skaitā redzot, kas notiek citos uzdevumos un sarunā ar partneriem, un tad rezultātā veidosies rekomendācijas. Un sarunas ar partneriem, ar iesaistītām pusēm ir tas ceturtais uzdevums, kur mēs iesaistīsimies sarunās un izplatīsim rezultātus, vai tie ir gala rezultāti vai starposma rezultāti. Šis ir viens no pirmajiem pasākumiem sarunam ar ieinteresētām pusēm, bet tādu šī projekta ietvaros būs diezgan daudz. Tas ir īsumā, ko mēs plānojam darīt.